Man patīk fotografēt dabu un dažādas dabas elementus. Tādēļ, kad dažreiz cilvēki nepamana dabā to, ko varētu pamanīt. Dažādas interesantas augus un varbūt sēnes. Daba pat par sevi ir skaista, bet skaista ir tā jūra un saulrieta. Elīnai ir 16 gadu, un kādu dienu meitene sapņo saulrietus ne tikai iemūžināt krāšņās bildēs, bet skriet gar jūras krastu matu cirtām plīvojot vējā. Skriet pati. Elīna jau vairāk kā 10 gadus ir piekalta staigulim un spieķiem. Elīna mūsu ģimenē bija pirmais bērns, un, diemžēl, palika arī pēdējais, jo viņa piedzima ar problēmām, tādām, kāda viņa ir pašlaik. Viņa piedzima laikā, bet viņa piedzima ļoti maziņa, kaut gan to neviens ārsts nekonstatēja, ka būs kādas problēmas. Un viņai bija jau piedzimst mugurkaula deformācija. Ārstu uzstādītā diagnoze – skolioze. Bet neskatoties uz mugurkaula deformāciju, Elīna 2 gadu vecumā cerīgi spēra savus pirmos solīšus un sāka staigāt. Līdz 5 gadu vecumā mēs varējām normāli staigāt, un tad mēs ar ģimeni braucām, dažādas Latvijas vietas apskatījām. Jau no dzimšanas regulāri Elīna apmeklēja ortopēdu, bet neskatoties uz biežiem ārsta apmeklējumiem, ārstnieciskajām vingrošanām, jogas nodarbībām un masāžām, 5 gadu vecumā Elīnai konstatēja labās gūžas deformāciju. Bija jāveic vairākas sarežģītas operācijas. Pēc tās viņa vispār vairs necēlās kājās. Tad mēs pielietojām, var teikt, visādas medicīnas, gan austrumu, gan tradicionālo, gan netradicionālā medicīnu. Lūk, un mēs dabūjām Elīnu uz kājām, vajadzēja sākt iet skolā, bet viņa vairs negāja tāds. Viņai bija pārvietošanās grūtības. Elīna atsāka staigāt ar staiguli, bet pirms pāris gadiem meitenei atklāja arī ļoti smagu otras, kreisās gūžas deformāciju. Tā kā Elīnai iepriekšējās operācijas bija ļoti smagas, un īpaši otrā, pēc kuras viņai bija ļoti grūti piecelties uz kājām. Un faktiski, kuras rezultātā, kā man vācu ārsteica, arī izgāja tagad kreisā gūža ārā. Esot Vācijā uz konsultāciju pie Vācijas ortopēda, viņš teica, ka jātaisa operācija kreisajā gūžā, šoreiz otrā pusē, un veiksmīgas operācijas rezultātā Elīna varēs brīvi staigāt, bez palīgi ierīcēm pārvietoties. Pat laban, Elīna mācās 9. klasē un jau šopavasar gatavojas kārtot eksāmenus, lai saņemtu pamatskolas beigšanas apliecību. Tajā skolā arī mācās bērni ar īpašām vajadzībām un veselie, bet nevar teikt, ka tie ar īpašām vajadzībām ir slimi, vienkārši viņi ir savādāki. Pēc izlaiduma, es domāju, palikt 10. klasē, vidusskolu pabeigt. Un pēc tam tad jau redzēs. Pat cik man patīk valodas, varbūt varētu saistīt savu nākotni ar tām, vai par tulku, vai tā. Apzinīgajai meitenei padodas ne tikai svešvalodas, bet arī rokdarbi. Kad zemi klāj sniegs un ārā iziet nevar, jo ar staiguli nav iespējams tikt pāri milzīgajām kupenām, Elīna ada, izšuj un tamborē. Atšķirībā no maniem vienaudžiem, kuri var staigāt normāli, es nevaru piedalīties sporta spēlēs, nevaru skriet un braukt ar riteni. Un es to gribētu darīt. Ja es varētu staigāt, tad es varētu būt daudz pastāvīgāka, man nevajadzētu lūgt citiem palīdzību vai aiziet uz veikalu, un varētu man būt arī savs suns, ar kur es varētu pastaigāties. Es vēl tā kā neesmu domājusi par tā ģimeni, bet es gribētu 2 bērnus, vienalga, vai tas ir puisīši vai meitenītes, bet es gribētu, lai viņi būtu veseli un lai viņi būtu laimīgi. Šobrīd mans mērķis ir labi pabeigt skolu, nokārtot eksāmenus labi, un es sapņoju atkal normāli staigāt. Un, kad es varēšu staigāt, es gribētu aizbraukt ekskursijā, un es varētu atpūsties ar draugiem. Un es gribētu arī, lai mamma ir laimīga. Es domāju, ka es esmu laimīgs cilvēks, jo man ir daudz kas tāds, kas nav citiem. Citiem cilvēkiem, piemēram, nav ko ēst, un viņi ir trūcīgi. Man ir ko ēst, man ir ko vilkt mugurā. Man ir arī mājas un ģimene. Es domāju, ka es esmu laimīga. Man pietrūks tas, kas varētu staigāt. Lai Elīna spētu staigāt un piepildīt savus sapņus, meitenei jāveic sarežģīta gūžas operācija Vācijā.